esam mēs, Girts Grafamans un Bīns Mocis. Mēs šodien runāsim par aktuālu ziņu. Bombzis ir miskastē. Mēs tūliņ iesim viņu reportierē. Mēs esam pie Bombzi. Mēs atradīsim izklasi. No kur viņš koļ? Ejam! Labdien! Mēs gribējām jūs informēt, ko jūs teiksiet? Labi, ko jūs gribējāt teikt? Mēs jūs informējam! Sāc runāt! Kāpēc? Viņš ierunājās! Tas ir kadrs! Tas ir liels fakts! Runā vēl! Kāpēc? Viņš atkal ierunājās! Ļauj man gulēt! Vāks! Runā! Ļauj man gulēt! Runā! Viņš runā! Viņš runā! Viņš runā! Un tā mēs arī ejam apakaļ studijā! Tikko jūs redzējāt Bombžu ieskatu, pēc tam jūs redzēsiet Bombžā filmu, kura sauksies James Bombzis. Un tagad sagriežamies sporta ziņām. Labvakar! Šodien sporta ziņās. Aktuāli. Pievilkšanās mēs ar sacensībās vinēja Uldis Māliņš. Tagad mēs pie viņa viesosimies. Esam atpakaļ studijā. Jūs redzējāt, kā Uldis Māliņš trenējās, kā arī es. Jūs redzējāt mani ar nelielu spēku iztīkumu. Bet tas tā. Tagad mēs pievērsēsimies laika un apstākļu ziņām. Mēs esam ieradusies laika zināšanām, un mēs stāstīsim, kāds laiks gaidām tuvākajās dienās. Nākat turpu. Jūs jau arī noprotat, ka rudens tuvojās, ir jau klāt. Un lapas arī virs, redzat, krīt lejā daudz lapiņas. Un kur jau krīt vēl, cik skaisti, vai ne? Stop. Wow, this is action. You fuck you! Oi, oh. What the fuck? Esmu pamet šo darbu jau. Un ja mēs pievēršamies laika ziņām pašām, tad šeit, apmēram šeit, šī te ir Daugavpils, protams, un tur būs plus 30 grādi. Sestdien, svētdien, abas dienas pēc sāvis pakaļ. Te apmēram ir 17 plus grādi pa sestdien, svētdien. Protams, Rīgā, kā jau izredzētajā pilsētā, būs mīnus 15,4 grādi, ja? Un atskaitot pārējās daļas, kur ir tādi drusciņi sakingi, ja? Mēs sakām, ka Zemgales apgabalā ļoti sniks sniegs, bet tikmēr Kurzemē varēs iet peldēties, jo būs 3 plus grādi. Un tad arī te vidzemē, ja, stūrī, Latgalē, būs jau, kā es teicu, mīnus 5 grādi, un tur diezai varēs peldēties. Un te augšā vidzemē pie Cēsīm, ja kaut kur tajā vietā, tad tur mēs varētu teikt, ka būs apmēram kādi 20-25 grādi, es nezinu, un cikā tur apmēram būs kā lidos, Atvainojiet, kur būtu studija? Studijā būs stūri draudziņi, un pašau! Zem božu! Un
ja viņš vēlreiz nāks, tad es viņam iekraušu pa pūreni. Au! Nu, labi, un pēdējā vieta būs Jelgava, ja? Es atcerījos, ka tas ir tvērtbīja. Nu, un Jelgavā apmēram būs kādi pilnīgi nesakarīgi apstākļi priekš Latvijas rudenī šitādā septembrī 30. Ja? Apmēram +5 grādi no rīta un vakarā. Labi, tas arī viss. Atgriežamies studio un 8. Atgriežamies studijā un labi, Mēs ar šo arī beidzam. Tiksimies jau rītvakar. Uz Atā. redzēšanos!